2022. gada centralizētais eksāmens vispārīgais līmenis. Turpinam ar 10. līdz 15. uzdevumu. Tad šeit būs ģeometrijas uzdevumi. Sākam ar 10. uzdevumu, kurš ir par vektoriem. Ātrumā pārlaižam pāri acis, ko tad mums būs jādara? Jāuzzīmē vektors, jānosaka vektora A un B koordinātas, un jāprēķina vektora AB moduli. Nu tad ko? Ielūkojamies formulu lapā. Ja jau mums ir jānosaka vektora koordinātas, tad paskatāmies, kā tas bija jādara. Ja bija dotas 2 punktu koordinātas, tad vektora AB koordināts aprēķināja no x2 atņemot x1. Nu, kas tad ir tas x2 un kas ir x1? Tā kā vektors ir nosaukts burtu secībā AB, tad A ir sākuma punkts, B ir gala punkts. Un mums no gala punkta x vērtības jāatņem sākuma punkta x vērtība, un tieši tāds pats princips ir arī ar y vērtībām. Un vēl mums prasa aprēķināt vektora garumu. Tur mēs izmantosim šo te formuliņu. Vektora garums ir modulis, tātad špikarītis mums ir pašā pēdējā rindiņā. Un dodamies pie mūsu uzdevuma. Un risinam. Uzzīmē vektoru AB. Ņemam lineālu un eksāmenā pildspalvu, nevis zīmuli, lai mūsu darbs būtu redzams, un ar tumši zilu vai melnu pildspalvu savienojam burtus AB. Un, lai parādītu, ka šis nogrieznis ir vektors, mums ir jāparāda vektora virziens. Un bultiņi vienmēr jāliek pie otrā burta. Tātad vektors AB. Nu, 1 punkts jau ir mūsu kontā. Nosaki vektora AB koordinātas. Šeit arī ir tikai 1 punkts, bet mums ir tas simboliņš, kas vērtē, kā mēs pierakstam, kā mēs spriežam. Nu, un tātad vektora AB koordinātas patiesību sakot, jau tās koordinātas var nolasīt no zīmējuma. Bet nu tā simboliņa dēļ izskatās jau, ka mums būs godīgi jāatrisina. Un tā kā B ir gala punkts, tad es sāku ar šo te x vērtību pie punkta B un atņemu x vērtību, kas ir punktam A. Pēc tam to pašu daru ar y-iem -3, atņemu 3. Nu, un man sanāk -3, -5, 2 negatīvi skaiti, tie ir jāsaskaita, jāliek priekšā mīnus un -6. Te mums ir arī atbildi, bet nu pārbaudīsim mūsu atbildi. Kā tad varēja pārbaudīt? Vektora koordinātas nebija obligāti jārēķina pēc formulas. Tās varēja nolasīt arī no zīmējuma. Tā ir kā adrese, kad es no punkta A gribu aiziet ciemos pie punkta B. Bet pirmais nosacījums, ka man vispirms ir jāiet horizontāli, un tikai pēc tam es eju vertikāli. Tātad vispirms eju x as virzienā, pēc tam y as virzienā. Tātad, ja man jāiet no A uz B, tad, protams, ka es horizontāli vispirms iešu pa kreisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un te es atrodos uz rūtiņa līnijas, lai es varētu tālāk kāpt uz leju. Tā kā es gāju pa kreisi, tad tās ir -8 rūtiņas. Un tagad es kāpšu uz leju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja es gāju pretēji y-as virzienam, tad tas atkal ir -6. Lūk, šādā veidā varēja dabūt arī vektora koordinātas. Koordinātas vienmēr pierakstam iekaviņās. Aprēķina vektora AB moduli, nu tā kā mēs jau tikko izrēķinājām vektora koordinātas, tad vektora AB moduli jeb garumu
mēs aprēķinām pēc formulas, kurā bija teikts, ka mums ir x koordināte jākāpina kvadrātā, šīs iekaviņas ir obligāti, un jāpieskaita y vērtība kvadrātā. Protams, arī šīs iekaviņas ir obligāti. Un sanāk 8 kvadrātā ir 64 plus 36 ir 100, un kvadrātsakne no 100 ir 10. Tātad vektora modulis ir 10 garuma vienības. Tātad AB modulis, jeb garums, ir 10. Ar 10. uzdevumu esam veiksmīgi tikuši galā. Un iepazīstamies ar 11. uzdevumu. Nu, 11. uzdevums prasa paskaidrot. Eksāmenā parasti ir viens uzdevums, kurā ir kaut kas jāskaidro. Nu, tad kas ir pretēji vektori? Tātad pretēji vektori. Tur nav vārdiņš vērsti, vai ne? Tas nozīmē, ka tie ir tādi vektori, un es uzzīmēšu. Tas gan tur nav vajadzīgs, ja? Es uzzīmēšu tikai jums. Tātad tie ir tādi vektori, kuri atrodas uz paralēlām taisnēm vai uz vienas. Viņiem ir vienādi garumi, bet pretēji virzieni. Nu, tad to arī vajag rakstīt. Pretēji vektori. Pirmkārt, atrodas uz vienas vai paralēlām taisnēm. Vienādi. Treškārt, ir pretēji. Virzieni ir pretēji. Nu, tātad pietiekami daudz informācijas šeit bija jāzina. Darbojamies ar uzdevumu numur 12. Taisnes 2x plus y mīnus 1 virziena koeficients ir. Pašai taisnē vispār ir vairāki vienādojuma veidi, kā var pierakstīt taisnes. Taisnes vienādojums, pareizi jau vien es saku. Pats pirmais taisnes vienādojums, ar kuru iepazināties jau 7. klasē, bija lineāras funkcijas formula. Tātad lineāras funkcijas formulā bija y vienāds skaitlis reiz x plus skaitlis. Nu, pieņemsim k reiz x plus b. Un šo te skaitli, kas ir pie x, to sauc par taisnes virziena koeficientu. Tas nosaka, vai tā taisne būs augoša vai dilstoša, vai tā būs stāva taisne vai slīpa taisne. Savukārt šis skaitlītis b, kuram nav klāt x, tas vienmēr ir krustpunkts ar y kasi. Nu, un tad, kad jums prasa noteikt virziena koeficientu, jums vajag to taisnes vienādojumu. Šo taisnes vienādojumu sauc par vispārīgo vienādojumu. Tas nozīmē, ka tur ir skaitlis reiz x plus skaitlis reiz y plus skaitlis, kuram burtiņa nav klāt. Un to sauc par taisnes vispārīgo vienādojumu. Un jums tagad vajag šo te vispārīgo vienādojumu pārveidot par lineāras funkcijas formulu. Nu, ko tad mēs darām? Atstājam to y kreisajā pusē un visu pārējo pārnesam uz otru pusi. Tātad 2x maiņas zīme būs mīnus 2x, mīnus 1 maiņas zīme būs plus 1. Un mēs redzam, ka šis mums ir koeficients k. Nu, un šis mums ir krustpunkts ar y kasi. Redz, kur ir, vai ne, krusto punktā 1. Nu, tātad k ir mīnus 2. Nu, ja tu šo nezini, tad tu to īsti izpildīt arī nevari. Tā kā iesaku tev iemācīties. 13. uzdevums. Dots kups. Kups sastāv no 6 kvadrātiem, ja, kuba virsma, kurā no atbilžu variantiem dotas šķērsas taisnes. Par šķērsām taisnēm mēs saucam tādas,
kuras neatrodas vienā plaknē, tātad tās nevar būt ne paralēlas, ne krustiskas, tās ir kaut kādas. Jā, piemēram, ja es nolieku rokas šādi, tad tās ir paralēlas taisnas, ja es viņas sakrustoju, tad tās ir krustiskas, bet ja es tās sakrustotās rokas atbīdu vienu no otras, tad tās ir šķērsas taisnas. Nu, meklējam, kuras tad mums tās ir? Tātad BB1, CC1, tās nav šķērsas, jo atrodas vienā plaknē, aizmugurējā kvadrāta plaknē un ir paralēlas. BB1 un DD1, BB1 un DD1 arī ir paralēlas, jo es varu tur uzzīmēt kuba šķēlumu, un kuba šķēlums ar šīm te taisnēm, tas būs taisnstūris, ja? Un tās tad ir taisnstūri pretējās malas. Tās arī ir paralēlas. BB1 un AD, BB1 un AD, šīs taisnes neatrodas vienā plaknē. Tātad šīs nu būs tās šķērsās, ja? Taisne BB1 pieder kreisā sāna kvadrātam un aizmugurējam kvadrātam. Savukārt taisne AD pieder vai no apakšējam kvadrātam vai priekšējam kvadrātam. Tur nav kopīgu plakņu, ja? Un līdz ar to, ja divas taisnes neatrodas vienā plaknē, tad tās ir šķērsas. Pareizā atbilde būs C. Nu, un kas tad mums ir ar BB1 un BD? Tās ir krustiskas, ja, jo tām ir kopīgs punktiņš B. Pie tam ne tikai krustiskas, tā kā tas ir kubs, tad tās ir arī perpendikulāras. Nu, un tad mums vēl prasa noteikt divas savstarpēji paralēlas kuba skaldnes. Nu, tātad tās skaldnes, kas ir pretī vienas otrai. Pietiek uzrakstīt vienu piemēru skaldņu pāri. Skaldnes, tās satur plakni. Ja? Pašas skaldnes ir ierobežoti daudzstūri, ja? Bet caur viņām tiek novilkta plakni. Plakni parasti apzīmē ar 3 lielajiem burtiem liek iekavās, bet nu, neviens jums nevar aizliegt, ja jūs būsiet plakni nosaukuši ar 4 burtiem. Nu, piemēram, paralēls ir apakšējais kvadrāts un augšējais kvadrāts. Paralēls ir priekšējais kvadrāts un aizmugurējais. Un tāpat kreisā sāna un labā sāna. Nu, ko gribi to rakstīt? Es rakstīšu apakšējo, ABCD un augšējo. Tātad kubam pretējās skaldnes ir pa pāriem paralēlas. Un vēl mums prasa noteikt leņķi starp kuba diagonāli B1D. Tātad iezīmēsim kuba diagonāli B1D. Tā, lūk, tur ir diagonālīte un pamata plakni ABCD. Tātad šeit mums sanāk leņķis starp slīpni un plakni. Ja, šī te taisne ir novilkta slīpi pret pamata plakni. Nu, ja taisne ir novilkta slīpi pret pamata plakni, tad pirmais solīts, ko man vajag izdarīt, vajag atrast perpendikulu no tās slīpās taisnes pret plakni. Tā kā kubam visas skaldnes ir kvadrāti, tad lūk šī te novilktā taisne veido taisnus leņķus ar pamata plakni. Tātad tas ir perpendikuls pret pamata plakni. Savukārt, ja es tagad savienošu šī te perpendikula pamata punktu ar slīpnes pamata punktu, nu pamata punkti ir tie, kas atrodas tajā plaknē, tad tā ir slīpnes projekcija. Un šie te termini ir jāiemācās. Tātad šī mums ir slīpne. Tūlīt pierakstīsim, jā, šī ir slīpne. Šī ir slīpnes projekcija, tā dzeltenā. Un tas zilais mums ir perpendikuls. Perpendikuls man bija vajadzīgs tikai tāpēc, lai atrastu slīpnes projekciju. Nu, tad leņķis starp slīpni un plakni ir leņķis starp slīpni un tās projekciju plaknē. Tātad lūk šis te leņķītis B1, DB.
Skatāmies B1DB, redz, kur ir šāda atbilde. Tāda ar labām teorijas zināšanām šo te uzdevumu arī var izdarīt. Oi, mums tur ir vēl viens jautājums. Tātad leņķa B1, C1D lielumu grādos. B1, C1D nodzēsīšu tagad visu to, kas tur ir sarakstīts. B1, C1D. Nu, šis arī nav vienkāršs jautājums. Tūlīt visu sazīmēsim tur iekšā. Tātad B1, C1 un D. Lūk, leņķis starp šīm te divām taisnēm. Nu, te nu ir labas atkal teorijas zināšanas. Vai visu laiku jāzina tā teorija, vai ne? Tā. Skatīsimies uz to taisni B1, C1. Principā skatīsimies uz augšējo pamatu. Ja, uz augšējo pamatu skatīsimies. Tātad augšējā pamata plaknē ir novilkta taisne B1, C1. Pret šo te augšējā pamata plakni ir novilkta slīpa taisne. Slīpa taisne, ja ir slīpa taisne, tad var atrast arī perpendikulu pret šo te plakni. Tātad perpendikuls man būs nogrieznis DD1. Jo tā kā man visas skaldnes ir kvadrāti, tad te mums ir taisni leņķi. Ja šis ir perpendikuls pret augšējo pamata plakni, tad tas nogrieznītis, kurš savieno slīpnes pamata punktu ar perpendikula punktu pamatā, šī mums ir slīpnes projekcija. Un tad pēc 3 perpendikulu teorēmas, kura mums saka tā, ja slīpnes projekcija ir perpendikulāra kādai taisnei plaknei, tad arī pati slīpne ir perpendikulāra šai taisnei. Tātad, ja slīpnes projekcija ir perpendikulāra taisnei B1, C1, tad arī pati slīpne būs perpendikulāra taisnei B1, C1. Nevaru saprast, kā man tur tagad iezīmēt. Jā, tātad arī šeit būs taisns leņķis. Un kāpēc to sauc par 3 perpendikulu teorēmu? Tāpēc, ka reku man ir perpendikuls veidojas taisns leņķis, tad slīpni veido taisno leņķi ar kaut kādu taisni, un tātad arī slīpnes projekcija veido taisnu leņķi. Tātad pierakstīšu, un arī tu pieraksti sev, ja tu to nezināji. Tātad, ja slīpnes projekcija D1, C1 ir perpendikulāra taisnē B1, C1, tad arī slīpne DC1 ir perpendikulāra šai taisnē B1, C1. Un tas nozīmē, ka mums tur tajā 4. punktā, kur mums prasīja noteikt leņķa lielumu, B1, C1D, ja? B1, C1D mums jāraksta atbildē 90 grādi, ja? Atbilde B. Nu, lūk, šis nebija vienkāršs uzdevums. Pilnīgi droši var pateikt. Tā, paskatāmies, kas mums tur tālāk ir. Viss beidzās tīram nost. Un dodamies pie 14. uzdevuma. Par telpisku ķermeni zināms, ka tam ir 5 skaldnes un 6 virsotnes. 5 skaldnes, 6 virsotnes. Paskatāmies uz mūsu kubu. Cik tur ir skaldnes? Skaldnes ir tie kvadrāti, tātad 6 kvadrāti, un virsotnes ir tie punktiņi, 8 virsotnes. Nu, mums tur ir tā citādāk, jā.
domājam. Nu, te jau ir dot atbilžu variantu. Patiesību sakot, ir ļoti vienkārši. Tu taču vienmēr vari sev paskicēt un pazīmēt. Trīs stūra piramīda. Tas nozīmē, ka pamatā ir trīs stūrs, augšā ir piramīdas virsotne, un reku man ir trīs stūra piramīda. Man ir 1, 2, 3, 4 skaldnes un 1, 2, 3, 4 virsotnes. Skatāmies tālāk. Ja man ir 4 stūra piramīda, tas nozīmē, ka man pamatā ir 4 stūris. Vienalga kāds 4 stūris. Tad kaut kur ir virsotne. Tā, kas tur ir redzams, kas neredzams? Aha, šitas būs neredzams. Nu, es tā ļoti ātri. Cik man ir skaldnes? Man ir 4, 3 stūri sānos, 1, 4 stūris apakšā, 4 plus 1 man ir 5 skaldnes. Un cik tam man ir virsotnes? 1, 2, 3, 4, 5. Nederēs, vai ne? 5 virsotnes. Un izstāsta, ka ar piramīdām mums nekas te neder. Tālāk mums ir prizmas. Ko nozīmē prizma? Prizma nozīmē, ka viņai ir divi paralēli vienādi pamati. Tātad šoreiz pamatā ir 3 stūri. Un sānu skaldnes tie ir taisni stūri. Nu tad man ir 3 taisni stūri apkārt, 2, 3 stūri. Tātad 3 plus 2 ir 5 skaldnes. Un cik man ir virsotnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, tad kur esam arī atraduši savu variantu. Nu, es zīmēju visu, lai tev atsveicinātu atmiņā šos te terminus. Un vēl atrisinām 15. uzdevumu, tad šo video beidzam, jo tālāk jau būs cita sērija. Uzņēmums ražo eglīšu rotājumus, kuriem ir lodes forma. Un rādījus ir 8 centimetri tai lodei. Nu, tātad tur kaut kur lodes centrā ir lodes centrs, un rādījus ir 8 centimetri. Iezīmēsim kaut kur vienu rādījus. Jā, tātad ir lodes centrs, un reku šitas ir rādījus. Nu, bet ja es paņemšu rādījus uz otru pusi, es dabūšu diametru. Un tā kā tās lodītes te viena ar otru saskaras, tad patiesību sakot, te, kur ir viens diametrs, pie otra un pie trešā diametra. Tad domāsim mēs šeit par tiem diametriem. Tātad, ja rādījus ir 8 centimetri, tad diametrs ir 8 reiz 2 ir 16 centimetri. Rotājums iepako taisnu stūra paralēla skaldņa formas kārbās. Kārbā var ievietot tieši 6 rotājumus tā, ka tie pieskaras cits citam. Jā, tātad kur ir tie pieskaršanās punkti tām lodītēm. Un veicot aprēķinu kārbas sienu biezumu mēs neņemam vērā. Aprēķini kārbas izmērus. Nu, ja jau tās lodītes pieskaras viena otrai un arī noteikti pieskaras kārbas sienām, tas nozīmē, ka kārba ir šaura un tās platums sakrīt ar lodītes diametru. Jo, kad lodīti mēs ieliekam, viņi pieskarās tām pretējām skaldnēm, priekšējā taisnstūra un aizmugurējā taisnstūra skaldnē. Tātad šeit ir viens diametrs. Ja mēs skatāmies te priekšā, nu redz, kur šī te priekšējā taisnstūra garākā mala sastāvēs no tiem 3 diametriem. Jā, tātad 3 diametri. Un tā kā mums ir ielikts lodīts 2 stāvos, tad taisnstūra paralēla skaldņa augstums, tai kastītē augstums būs 2 diametri. Nu, tad šeit es arī uzrakstu. Tā kā es jau esmu parādījusi, ka diametrs ir 16, zīmējumā es te esmu arī pierakstījis klāt, es te varētu haltūrēt, ja? Nu labi, kastītes platums parasti domāts tas īsākais, tas ir 1 diametrs un tas ir 16 centimetri.
kastītes augstums, tā ir tā vertikālā šķautne, tas mums sastāv no 2 diametriem, ir 32 centimetri, un garums tie ir 3 diametri, un 3 reiz 16 ir 48 centimetri. Atkal, svarīgi ir tas, ka tu pieraksti paskaidrojumus, ja, ka var labotājs tiešām saprast, ko tu šeit esi domājis. Ko tad mums vēl tajā uzdevumā prasa? Aprēķini kārbas, pilnas virsmas laukumu. Vairāk mums tur neko neprasa. Došos atpakaļ pie zīmējuma. Tātad kārbas, pilnas virsmas laukumu. Virsmas laukums ir tas, ko es varu nokrāsot. Protams, es tagad varētu domāt par prizmas pilnas virsmas laukumu formulu. Bet tikpat labi es taču varu domāt arī, kā domāju 5. 6. klasē. No kā sastāv mūsu kastītes virsma? No 6 taisnstūriem. Pie tam tie taisnstūri savā starpā ir paralēli un vienādi. Tātad laukums pilnai virsmai mums sastāv no 3 pāriem vienādu taisnstūru. Tas nozīmē, ka man vajag ar 2 reizināt priekšējā taisnstūrīša laukumu. Ja kas es tagad varētu izrēķināt? Nu, labi. Labi, nerēķināsim. Rēķināsim uzreiz ar skaitļiem, nav tur ko spēlēties. Tātad paņemu priekšējā taisnstūra laukumu. Tas ir garums reiz augstums. Garums 48 reiz augstums 32. Plus paņemu sāna taisnstūrī. Tas ir platums reiz augstums. Platums reiz augstums. 16 reiz 32. Un plus eksāmenā gan tā nerakst. Uz maliņām nevajag rakstīt. Nevarēs redzēt. Un vēl mums jāpaņem ir apakšējā taisnstūrīša laukums. Garums reiz platums. Tā 48 reiz 16. Nu, un tad mēs draudzīgi paņemam kalkulātoru, saspaidam podziņas un iegūstam rezultātā 5632 kvadrātcentimetri. Nu, tad pirmās daļas, otrais video mums arī gatavs, un paliek vēl trešais video no pirmās daļas, kur risināt uzdevums par kopām, par varbūtību teoriju un par statistiku. Tiekamies!